Ja arī jums tas ir apnicis, tad es silti ieteiktu lietot elektronisko pasta kastīti, jeb šo e-pastu, kur jūs varēsiet sūtīt un saņemt virtuālās vēstules. Tas ir pavisam vienkārši. Jums ir nepieciešams dators, vietālrunis vai planšetdators, kas ir piesaistīts internetam, un tur jūs varēsiet ļoti vienkārši izveidot savu e-pastu. Ir ļoti daudz un dažādas vietnes, kur var izveidot savu e-pastu. Tur pāris minūšu laikā jūs to izdarīsiet un varēsiet ķerties klāt vēstuļu rakstīšanai un sūtīšanai. Jūs varēsiet ne tikai sūtīt vēstules, bet arī saņemt. Un kas nav maz svarīgi, jūs šo vienu uzrakstīto vēstuli varēsiet uzreiz vienlaicīgi aizsūtīt kaut vai visiem saviem draugiem, neatkarīgi no tā, kurā pasaules malā viņi atradīsies. Kas vēl ir interesanti, šeit vēstulē jūs varētu pievienot klāt gan kādu fotogrāfiju, kādu dziesmu vai līgumu vai rēķinu un pat dažādus dokumentus, arī videofailus. Savu e-pastu jūs varēsiet lietot un tam piekļūt jebkurā vietā, kur jūs atrodaties. Un šīs nosūtītās vēstules saņēmējs tās saņems pāris sekundžu laikā. Galvenais, lai jums būtu pieejams internets. Bet atcerieties, drošība pirmajā vietā. Kad esat beiguši saraksti, neaizmirstiet iziet no sava e-pasta. Bet tomēr es jums ieteiktu arī rakstīt parastās vēstules, jo tām ir pavisam cita smarža un garšā. Nav jums tik slikti.